Nu, čau, kemperisti un visi, kam patīk ceļot ar busiņiem un ar kemperiem. Es tagad esmu garāžā garāžas bedrē, zem kempera grīdas un pastāstīšu, ko gribu izdarīt. Tātad te zem kempera ir papildus otrā, tīrā ūdensbāka, te blakām netīrā ūdensbāka jau tā, kas no rūpnīcas, un tur tā ir litija akumulātoru kaste, kuras pirms kādiem, 10 gadiem varbūt uztaisīju šī te, kuru es gribu ņemt nost. Viņa ir apmēram uz kādiem 500 amperstundām, apmēram tur akumulātors. Tik liels, 12 voltīgais. Un iemesls, kāpēc es gribu ņemt nost, tāpēc, ka tā kaste ir taisīta lodēta no elementiem 32-700, tas ir mazajiem apaļiem elementiem, līdz ar to tur sanāk šausmīgi daudz lodējumu, kādi, tur 1000 varbūt vai kā lodējumu, un kā mēs zinām, jo vairāk ir lodējumi, jo mazāka drošība, un es gribu viņus aizvietot ar 4 klučiem 628 amperstundīgiem. Es vēl praktiski viņus neesmu redzējis, bet 4 virknē tas būs tātad līdz 14,6 volti, 628 amperstundas, katrs no tiem klučiem sver kaut kādi 11,5 laikam kilogrami. Tā kā pēc svara apmēram tas pats vien būs. Bet tad es ceru, kad drošība būs pavisam citā līmenī, un šajā te kastē nav nevienas tās uguns dzēšanas kapsulas, tās es kādas pāris pat ielikšu tur. Šī te kaste, te akumulātoru kaste, viņa nav siltināta. Tātad viņa nav siltināta, viņā nav apsildes automātikas nekādas, un tu apsildes automātika, es izdomāju, ka es nevis likšu kaut kādu atsevišķu tu ierīci, kas mēra temperatūru un tur padod uz kādu sildelementu, bet likšu iekšā nevis tur kaut kāds kreisais, pat nezinu kāds BMS, es ielikšu iekšā JK BMS-u, 19. versijas, tas ir vispār viņiem tur tādi upgrade, ka prieks, ja, un viņam jau iebūvēts iekšā ir sildīšanas funkcija. Un es tagad to akumulātoru noņemšu nost un mēģināšu piedabūt tieši tā BMS sildīšanas funkciju, lai viņš sildītu. Un tur ļoti daudz settingos, ļoti daudz iespējas. Es domāju, es arī izvilkšu ārā pa sīkiem vadiņiem to uz displeju, uztaisīšu kemperī vienu kopīgo displeju priekš tiem JK BMS-iem, visiem akumulātoriem nomainīšu BMS uz JK BMS, uztaisīšu droši vien kaut kādu pārslēdzēju, lai es varu pārslēgties ar kādu slēdzi, kuru akumulātoru es gribu redzēt. Protams, Bluetooth arī viņus visus var redzēt. Tā tad apsilde, siltinājums būs, nomainīšu tos daudzos elementus uz lielajiem klučiem, 628 amperstundām. Tālūk, tā kā līdz ceļojumam apmēram kādi 8 mēneši palikuši, vēl tā kā es domāju, es paspēšu tūlītās. Un vēl ko, par cik tā kaste smaga ļoti akumulātori, viņi tur cilāt bija ļoti, ļoti grūti. Parasti es te mocījos ar donkratu, liku visādas klucīšus, dēlīšus apakšā. Es tagad nopirku 2 tādus tā saucamos motocikla pacēlājus. Katrs no viņiem līdz 500 kg var celt. No kaut kādiem 9 centimetriem minimālais augstums līdz apmēram 40. Un es domāju, to tagad būs daudz vienkāršāk, jo tā kaste smaga. Viņa sver kādus, es nezinu, 50 kg varbūt. Tālūk. Es parādīšu kādu akumulātoru testeri, es te dzenāju pēdējā laikā savus tos akumulātorus. Man kemperī zem grīdas bija vienā kastē 4 šādi te, pirms pāris gadiem salodēti 12 voltīgi akumulātori, un teorētiski te bija 12 paralēli, 4 virknē, tas ir pa 7 amperstundām, te vajadzēja būt kādām 84 amperstundām. Realitātē ir
57, 54, 60, var sakot, kāds 2/3 tikai no tās teorētiskās apjoma. Un es varu viņu pārbaudīt pa vienai tai rindai atsevišķi, jo viņš dod līdz 5 volti tikai var lādēt gan iekšā, gan lādēt ārā. Un apmēram uz to vienu rindu uz tām teorētiskajām 84 amperstundām apmēram aiziet diennakts. Tātad, lai tādu pārbaudītu, 4 diennaktis. Un dators zīmē smukus grafikus, kā tas spriegums tur iet uz augšu, iet uz leju. Tādu es te bleņojos.